Jūs dzirdējāt? Es esmu nopelnījis Pāvilos snēģi. Janvārī līdz 1. janvārim. Paldies Pāvilos snēģiem. Nu, gači. Atkal gribi lidlauku, gači. Nē, lidlauku, nē. Nu, davai kaut ko šodien interesantu tādu. Tā. Kaut kur mēs neesam briduši. Kur mēs, nu, es tā domāju, bišķi savādāk te. Ceļas šitā izmau. Jābrauc iekšā no Eifeli. Jāiet no Eifeli iekšā un jāatdzēt šurpām uz ceļu. Tas nozīmē tad nevis tur, kur mēs ejam ārā, bet vēl tālāk no tās, no bebriem. Nu, ot šitā nav tas izcirtums vai šitais ir tas izcirtums, es nesaprotu. Staigāsim tādu visu sačinīs un atkal mēs varēsim garšīgi pierīt mālu un vakarā braukt un mēs, manski pārēst jēga. Jā, un vēl cerēsim, ka šodien kaut ko uzkarināsim. Tadā! Jā. Bet gads bija pagājis jautrs un vispār viss bija forši. Priekšnieks vispār pārcenties, ja visu mašīnu nolipjā. Nav miljons atzinējiem, bet vairāk nekā dzilnās. Brīt, mednieki! Hei! Jā, gribu apsveikt visus ar esošiem Ziemassvētkiem un pagājušiem Ziemassvētkiem ar esošiem. Bišķi izkustamies. Da kādam ēdam un šodien Jānis izdomāja labā datumā, ka varam izkustēties. Nesēdēsim pie galda, neēdīsim rasolu, bet pametīsim. Pastaigāsim pa mežu. Mednieki, ir arī trofeji mednieki, kas ir trofeji. Un šeit tādu nav, šeit visi normāli mednieki, visiem garšo dēsas. Govis lielās nešaujam, govis laižam garām viennozīmīgi. Principā govis es iesaku nešaut vispār. Šaujam teļu. Labrīt, mednieki un zinēji šī gada pēdējās zinējumedībās. Tā nepagad vēl uztaisīt 31. medības. Ziemeļu. Kaut kāda birze, ja viņš teica? Jā, Ziemeļu birze. Tur būšot ziemeļbrieži. Jā. Runā, ka tur salavecis ar saviem ziemeļbriežiem atlidojuši. Ausim Rūdoļi. Meklēsim, kur Rūdols palicis. Nu, ko darīt? Nu, ka jāņem, tā jāņem, jā. Bija mīnusi, bija drusciņš sniegs, forši, bet šodien skaidrs laiks, saule spīdēs un atkal viss zaļš. Atkal ir pavasars. Jā, un atkal pavasars. Kas tad to Latvija? Bet nē, tā jau visa Eiropa. Kalnos sniega nav vispār, tur arī trakums ir. Ko braucam. Nē, nu laiciņš tā kā. Jā, tu te patās, jā, tad ir stūri. Kur ieguls? Jā. Tā, lai tu redzi tā kā uz to ielo. Tu ej lejā gandrīz līdz sliedēm, nu nostājies tā mežām pa vidu, jā? Oktava ne tā? Hera, tu nemāki runāt. Ko viņš saka? Ko saka? Nevar saprast, ko viņš saka. Šodien būs. Mēs ticēsim tev uz vārdā. Šodien būs. Šodien ir piekdienā. Viņi gaida mūsu sestdienā. Starp citu, jā, šodien ir piekdiena. Skata saulīti. Ziemeļu birze. Oh my God, kas te notiekās? Te taču ir briksnis. Te ir zvēraudzētava. Kaut kas svaigi noberzēts. Tā jau kaut kas te ir, jā. Tā, kaut kas ir gulējis, kaut kas staigājis.
Un putnu ligzdiņa pasties augšā tur. Tā. O, smukā vietā. Jā. Kurš tev kokiem čūku ligzdā apakšā. Oho. Un te jau te zvēru uzturās. Ir. Nav tā, ka nav. Ir zvēri, te ir. Te tāda brikšņaina vieta. Vasarā, ja domāju, pati sula viņam te. Jā. Viena mazā ligzdiņa. Pasties smuka. Jā. Nu, šitā arī potenciāli laba vieta tāda zvēriņiem. Bet vajag agrāk te. Es domāju, šoreiz tie zvēri te baigi nebūs. Tā, šeit ir paskai garām. Nu, esmu pie otrā mēža, it kā visi esam. Tad ejam, Tomiņ, ejam. Nu, labi, ejam. Aiziet. Skaistums. Jā. Ziemeļu birze pa nulēm, bet skaists un saule, oh my god! Tas ir kaut kas foršs, ka es jums saku. Pasteigā. Lieliska pasteigā. Nākošais būs Čoženē. Vecā Čoža. Tur vienmēr kaut kas ir. Skatīsimies, vai šis laiks labai saulainais nebūs izņēmums tam, kam jābūt mastā. Opa, vai tu atdevi savu pišķuku? Tas nav. Jā, studentam jādod. Un nemācīja salikt vaņa? Tu zini, kā aizmirsās. Aizmirsat? Jā, Klausies, šodien jāmedī nedzinējis. Iesildījušies esam. Ziemeļu birze nebija dzīve kāds 10 gadu, bet mežs tiešām jau labi Baigi labs. izaudzis un Bet viss pēc augšā. 2-metrīgs avenājs. Es nezinu, tur var braukt ar kombainu, lasīt avens vasarā. Bet tiešām, jā, bet takas un tur vajag barot augšais. Būs, tur ir ļoti potenciāla vietiņa tāda. Labi. Blakus, jā. Nākošo ņemam Čoženi ar galciem kopā. Būs, jā, šoreiz mēs dzīsim drusku savādāk nekā parasti. Arnim kartē jau parādīja. Kā salmiņš, tad būs viens pats tur. Te iekšā, iedziet uz to visu. Nu, vienīgais, kas... Var labi. Nebļauj mežā, kad ej dzinēja medībā. Uzvedies klusām. Priekšnieks man tur norāda. Jā, garšīgais, dzirdam. Silta cūku mājiņa. Nāc, Tomiņ, nāc!
Es jau varētu, man liekas, pa kreisi apkārt tam dīķam, tagad, kas man priekšā apiet, ne? Paldies, Bebram! Bebeš notīrīja koku. Olīds sāk spīdēt, viņam taču arī patīk sildīties. Es domāju, ka viņi meklē, kur ir sausāka vieta. A, kas zina, varbūt tās tūlīt izsprāks. Masta beigās ārā visi. Viss bars te kaut kur. Te bija tas... Jop, cik te būs, zin, kas būs? Te būs tas trimerā, te tīrīties mežiņš. Tas neforšais, jā. Tas kaut kas baigi tālu vispār, pa kreisi, baigi tālu. Nu ir cūkas un diezgan svaigs šitas viss. Bet kur ir cūkas? Kur tās cūkas ir? Kur jūs esat? Kur ir palikuši tās cūkas, kas te raka visu? Te kaut kāds bars, gabali 10. Nav. Pirmais šāviens, uj. Nu, pa ko te šāv, Divi. Divi šāvieni, dzirdējāt? Tom, pa ko šāv, kā domā? Salmiņi iepriecinās. Briedis. Es saku pa cūkam. Es saku briedis. Man liekas, ka pauni. Salmiņš tas mums kaitina un neteiks. Nē, taisni. Saule labajā pusē paliek. Nu, gaidām ziņas, kas tur buja, kas tur būs. Šaus pa cūkām, bet pāri viņas nekur nav. Tas cūks ir šitai tai galā, kur salmiņš. Nu, nevar tur izdīt nekādā versijā. Atstāties pie mednieka un gaidīt? Nu, īsāk sakot, atkal šāva salmiņš. Nē, ejiet. Salmiņam liekam par laiciņu, par vismaz šāvieniņu. Un šāva pa cūkām, jā, bars kaut kā 10 gabals. Viss tas, kas bija tur uzarts, tas bija tur, bet palika aiz muguras. Tātad šoreiz cūkas bija tālāk nekā mēs. Tā kā atkal veiksmes, cūku veiksmes stāstā. Gaidām sniegu salu, jo, ja jūs tagad pavērosiet te, tad te jau ir zaļi pumpuriņi, redzat? Nu, zaļi pumpuriņi jau. Nu, kas tā pa ziemu mums ir? Bet mēs ar Tomu gaidām salu, sniegu, un jautājums tāds ir, vai mēs vēl paspēsim pa dzinēju medību sezonu piesiet kādu cūku pie koka. Tā kā raksti komentārā, piesiesim vai nepiesiesim. Bet laiks foršs, saulīt spīd, baigais kaifs iet pa mežu, jā, baigais kaifs. Baigais kaifiņš. Steidzam skatīt, kas tur ir, par ko šeit ir paņēmus, uz ko bļauslās. Eju, skatīsimies. Tā kā virzās pa labi, uz izcirtuma pusi tagad. Jo suņi tā nesteidzīgi vispār baigi skrēja. Bet nu labi, es esmu tur, jā. Nu skaidrs tagad. Priekšā bija Alnis. Jā, es tepat griezīsimies tulītās uz aizmuguri iesim. Liekas, ka viņam ir uz pļavas jau rekur. Es jau pļavu redzu. Pakaļ Alnim. Kur video ielika iekšā arī čatā. Paldies, Sandī, paldies.
Jā. Alnis, redzat, Viņš jau aizgāja gatavs tevī tieši tagad. Jūs metiņš līnijas ar Alnis ar šērs ies. Nu Jā, tie, garais, reku teica, ka viņam iet virsī. nu pasauciet sunīti prom tad. Mūsu pusē tikā kāds izšā. Jā, to mēs dzirdējām, ka kāds izšā. Garais, tas ir briedis, spiedz. Jā, pārāk melns bija, nē. Kas tikko teica, kurā vietā, kas izšāva? Šāva. A, kurā vietā tu esi? Nu, mēs tikko izgājām cauri tam klājumam, nu, un kreisā pusi. Priekšā uz kalniņā šito te, uz kalniņā virzienu tur to barotavs. Labi, tas bija Alnis, viss bija skaisti, protams, ja būtu licences un varētu un drīkstētu, tad viņš jau būtu paņemts, bet bija skaists kadrs acīm. 3 aļņu vēl paskrien, mums te tā smuki garām, noriektīgi skaisti, jā. Jā. Skaisti. Dabā redzēt skaisti, jā. Tas ir kaut kas. Un tuvu, tas ir tuvu, saprotiet, ja tas ir metri, nezinu, 50 attālums, jā. Es esmu ārā. Bullēns, jā. Kaut kas traks. Tam ragi bija, vai viņš jau bija nometis? Mums jāiet meklēt. Bombonkas. Bombonkas. Sakiet, ka uzbruka jums vai jāizstāvās? Mastam beigas, rezumē, barsta cūkām, vismaz 10, 4 aļņi, skaisti, viss bija ļoti skaisti. Bet 2 šāvieni, 3 šāvieni varbūt pat bija, 2 pa cūkām un vēl viens kaut kur tālumā. To uzzināsim, kas tur šāva un pa ko šāva. Jā, tā kā, nu ko, garš, mazs bija, riktīgi garš, tāds, tā kā. Nu, lūk, iesim tālāk. Jā, smirte gan, jā. Ko šefs saka, ka tur vēl viens Alnis nopakaļ skrien, tātad 5 aļņi vienā vietā. Oi, trakums. Būtu tās licences un drīkstā, tad jau visi 5 būtu gandrīz gar zemi. Jā, nu, bija skaisti, bija skaisti.
Paldies dabai par iespēju redzēt. Paldies mednieku klubam. Pūras mednieku klubam paldies. Un ko mēs ejam uz nākošo mastu. Nākošais masts mums ir parks, jo iespējams, ka tās cūkas pārskrēja pāri un ieskrēja parkā. Nosaukums parks vēl nedomājiet, ka tur ir kaut kas skaists un tā kā pļavā. Tur ir tā, ka tur ir viss pretēji. Parkā viss nav tā kā parkā. Labi. Viss. Ejam uz nākošo mastu. Tikamies pēc brīža. Tā īsi. Domā, ka tas iešauks? Jā. Tur nav bijusi gan laba trofeja. Nu neko. Nu zobu šķībi viņam, pie dentistu vajadzētu aiziet. Ne, karies. Tur ir karies. Jūtams karies, jā. Tas ir no šita cepa. Ja es izņēmu ārā. Patiesībā tas... Pēns, bet smuks caur. Izskatās, ka jā, 308. Tos brikši vadies tur atpakaļ. Tu lejā uz tornī? Jā, punktiņu atspēj, nu tu nāks tad pat tur iekāj. Nu nenāk. Ako brik, tad dzinēji aizgāja. Sāk iet tā, Arnulām dzirdēja. Akal iebrakšās kaut kas jākādi. Nu, saprast. Nu. Pēc tam jau visu, jau tā kā masts jau nedzirdot dzinējis. Nu. Pēc tev zvantējis, vai iet paskatās, neviena riņķī nav. Iegāja iekšā, ir jau 4 apstri, jau varēja izlīst tā varbūt. Skatos pret sauli vēl, ir cilvēks tāds. Caur krūmiem. Nu, domāju, jāizšauj, tad nāks ārā uz šitiem numuriem. Kā izšauj, tā, ka sāk gāsties uz manīm, bet tādi, nu, maziņas tādi. Tā kā pēdiņas, tā kā buciņām mazajām. Siventiņi. Nu, pilns ar siventiņiem. Un lielie bišķi kā aizmugurē redzēja tādu cilvēku. Un tieši uz man to tornu griež caur tādiem bieziem krūmiem. Nu, tā es tā izšauju to otru, es izšauju tā, ka viņš reiz sagriežās tā uz augšu, pat uz dārzu nāca augšā. Bet te pāri nav nekur. Nu, nav nekur. Tur ir tāda džungļa iekšā, ka tur ārā viņi tur nevēlda. Nu labi. Lapsiņi vilkās pa lauku, diezgan patāli. Vilkās? Vai lidoja? Rikšoja. Protams, lidojošā lapsa bija. Lidojošā nebija. Jā, katrā ziņā gribēju štai mastā uzslavēt dzinējs. Tiešām izgāja labi, tā kā bija plānots. Jā, viņi tas Kā cūku. bija domāts, jā, bet viņš palika šitiem te tajā trīsturītī, ko mēs tur nedzinām. Tomēr bija gudrā. Bet, nu, jā, toties bija mastā, kas bija? Ārlim, jā, tur tu sāka dzīt, kur es noliku dzinājs. Tur pēc brīža izskrēja kuilis, jā. Nu, vieninieki viņš redzēja, jā. Tur tā sīga aizaugus un tur īsti, zin kā, nav kur nostāties. Un tad es nevarēju ar viņu precīzi nolikt tajā vietā, es tur pateicu uzkalnā, bet, nu. Tā kā mastā, cik bija aļņi? 4. Mēs redzējām 4. Bet kopā bija 5. Jā. Sākumā liels bulls, tas jau bija ragas nomets. Pēc tam bija govs ar 2 teļiem. Pašās beigās vēl pērnais bullēns. Tam vēl raga bija. Jā, cūks pēc 20. Buļi. Tas ir. Lietuvas pie ir brieži. Jā. Varbūt tās mēs nevaram kļūt visi lietuvieši šodien. Jā, nevarētu. Nav. Nu, cerēsim, ka tās cūks neaizies prom no šitajiem un Pagaidām, kur paliks. te aļņi bija, kurā galā? Viņi bija... Pie Vaņas tuvāk. Tā Barotavas puses tur augšā. Man liekas, ka tas... Vai Seglais? Nē, Viņi bija tur, kur kalniņām Barotavā, aiz tās Barotavas, to tanī pusē viss bija. Pilni tur pēdas, nograusti koki, viss tur bija. Sūda arī svarīgi. Jā. Tas sanāk Brigmaņa jaunaudzē. Man pretim pēc ceļa. Sāk riet jau tūp pie... Kaut ko atradīsim? Jo, atradīsim, laba meitene, kaut ko atradīsim, jau. Kaut ko atradīsim. Paldies par jūsu atsaucību. Skatos, ka cilvēki pierakstās, liekam patīk par to, kad jūs pierakstaties. Man patīk, kad jums patīk. Jā, bet turpinām pierakstīties. Tas, kad pierakstās 10, 20, 30 cilvēki, tie ir tikai 1% no tā
skaita no tiem 80, kas nav parakstījuši. Tā kā lūgums visiem spiest zvaniņu. Paldies! Ejam, mēs vēl ejam. Šāviens pa lapšu vai trāpīgs. Nu, kas to zina? Bet, nu, ejam. Parks, jā? Ot jums parks, kur nevar paiet. Ot tas ir. Dzilnās tur tā. Pastaigas. Un šeit, šeit jau, nu tu, nu tu izbrieņā. Kaut ko šēre tur dzēn pa priekšu, varbūt buko. Ir šāviens. Tā tad tur ir vēl. Vaņa šāva pa lapsu. Nu, cerams trāpīgi. Vai arī pabiedēt. Bet, nu, šēre kaut ko tur. Ej, vingrojumi. Un te arī eglēs var redzēt, ka ritīgi cūkas te uzdarbojušās, kaut ko te visu uzvārdījuši. Zvēri ir, bet jautājums, kurā brīdī viņi ir, kurā vietā? Ot, ej, nu tu uzmini. Kurā vietā? Kad? Jā, inčīgi. Vai ne palecās un stāv tur, vai? Re, kur ir. Re, kur vēl viens sīkais kazlēniņš aizmugurē. 3, skaties, viens pavisam maziņš aizskries. Re, kur, oi! Viņa aizskrēja tam stirnām pakaļ varbūt vēl. Iesim, jā. Nu ko? Šīs dienas pēdējais mastiņš Bēdzelē. Te bija beigtas cūkas, pārsvarā brieži, bet šeit tad arī cūkas atrodās, jā. Iesim, skatīsim pēdējo mastu. Paskatieties, kā uzrakņāts viss te ir. Te ir midzenis taisīt. Šeit ir kaut ko paņēma. Es skrienu skatīties, kas tur ir. Jā, ruksis, skrien man virsū. Pa labi skrien. Tas ir kuilīts, jā, kuilīts. Skrien mastā iekšā tagad uz vidu skrien. Suņurei, grāma būs. Cūka. Kuilīts viens. Suņi dzēn kuili. Kuilis pa labi, strauji pa labi. Pilnīgi smaka var just, kā viņš nosmirdēja te. Jā, konkrēti smaka. Nu, bet baigā hodā jau aizgāja, ne? Jā, viņš tā kā uz ābeļdārza aizskrēja pa labi. Mēs tad ar Aleksandru ejam uz priekšu, ja? Jā, es tagad paeju uz to pusi.
Kurš suns rei pa labi paiet. Viņi uz sākumu atgriezušies, kur mēs sākām. Tur uz kapu pusi, uz kapiem. Iet, viņi skrien uz aizmuguri, tagad krasi uz aizmuguri, uz pļavas pusi, labā pusi, uz labo pusi. No tās vietas, kur mēs sākām, pa labo pusi viņi iet. Skrien līdzi, nenošojot armi. Viņi tās būs jau pie ceļa, pie tā liela asfaltētā ceļa, kur mēs braucām iekšā. Viņi skrien tur lejā. Tā jau būs pāri pa apbalvu. Nē, viņi vēl mežā, es viņus vēl dzirdu. Tepat tās blakus. Priekšā. Nav neviena tur, jā. Viņi jau pie tās mājas, tūmā es jau blakus, pie tās koka būdas kaut kur tur. Pie tā kalpas vecās. Jā, es skrienu uz to pusi. Viņi vēl joprojām te patās, blakus man, jā. Un piebrauciet uz to ceļu. Viņi vēl nav pie tā ceļa. Viņi te patās. O, es jūtu smaku. Jā, te pat priekšā. Kaut kur ābelītēs un plumītēs, kas te ir. Arnī, tu dzirdi mani, tu ceļu jau redzi? To asfaltēto. Jā, es redzu arī to suņus un redzu arī kuili. Viņu skrien, nedzems priekšā. Es nedzenu, bet viņi jau suņi paši iet un tas kuils pats iet uz priekšu. Te ir daudz Sidonijas. Jā. Bet viņi iet uz to iebraucamo ceļu, jā. Ātrāk. Kas brauc, tie brauc ātrāk. Viņi paši iet uz to ceļu. Jā. Viņš nekur nesteidzās, neizskatās baigi bailīgs, ja godīgi. Bet tomēr cenšās uzvilkt suņiem. Jā, es redzu, viņi te patā stāvīs. Bet virzās uz ceļu iebraucam no liela asfaltētā ceļu, to garantēto ceļu. Lūdzu, pasteidzīties. Kāpēc jau brauc, tad minūtes būs klāt. Jā, un te tur māči suņi tur. Arnis filmē visu drāmu. Tā ir uz laukā ārā. Un neviena nav. Jāstāv pie tās mājas pašas. Viņš iet, lai gan es jau tūlīt ar tevu pēc manī mājas jau. Lūdzu, ātrāk, pasteidzies. Viņi ir pirms tās mājas, ja? Pirms tās bija. Mēs vēl neesam, tur ir tāds grāvis. Viņi ir pie tā grāvja. Nav vēl šķēršojis to grāvi. Nē, viņi ir jau šķērstoši grāvi uz labo pusi. Ar to neklausies, viņi tā jaunarsne, tur tāda jaunaudzīta ar reglēm krūmēm. Jā, mēs esam te patās. Jā,
Viņi skrien uz ceļu. Uz ceļa pusi, lūdzu, pasteidies. Te tāds grāvis vienkārši. Viņi uz tā grāvi arī stāv. Lēnām garā. Bet virzās uz priekšā. Tas kolis skrien uz asfaltēta ceļa pusi. Tieši 90 grādos. Tieši grāvīt skrien. Gati, ātrāk. Viņam te ir taka. Viņu uz ceļa jau, Gati, viņu uz ceļa jau. Viņu uz ceļa, viņš iet pāri. Viņš iet pāri ceļo, jau pie ceļa jau ir. Viņš ir reāli pie ceļa jau. Suņi te patās un viņš pie ceļa. Suņi pa kreisi pāri. Gati pa kreisi uzreiz te patās, skaties. Tu nokavē, veļa. Turpināt. Mēs ejam pa pēdām. Jā, Gatis ir uz pēdām. Drāma, draugi. Anis izsekoja visu. Cūkas gaido. Uzfilmē, kā cūka cīnās ar suņiem. Riktīgi, jā. Jā, mēs visi esam pie ābeļdārza, es ar Aleksandru esam pie garāžas. Gati, davai, Gati! Gatis aiziet pa līniju. Kā parasti, ja izratojamies aiz ābeļdārza un tālāk, ja? Gati, pa labi. Izskrēj ārā. Viņš ir tur tālumā. Pie tilta apavai. Pašā tālumā. No šienes ļoti var labi redzēt. Ārprāts. Drāma, suns vēl skrien pakaļ. Jā, suņi skrien pakaļ. Vajag, viņš tagad ir pāri ceļam. Gar abavu skrien, reāli. Skrien gar abavu. Fantastisks skats. Jā. Gati! Kulis jau pa pļauju pārskrēja pāri uz otru pļauju, gar ceļam pāri. Es pilnīgi redzēju, kā viņš pārskrēja pāri un suņi skrēja līdzi. Kurā vietā? Tu tilts priekšā, kas ir priekšā tilts mums, kur? Pie paša tilta, jā. A tu neesi pie manas mašīnas? Es esmu pie tavas mašīnas, jā. Es gaidu, ka man tu atnāks. Tu priekšā? Viņš jau pāri tur, es varu tikai pasakot līdzi. Viņš aiz tilta labā pusē tur. Es redzēju, kā viņš pārskrēja pāri ceļam. Viņš skrien pa lauku tagad. Gati, nāc ātrāk. Tu reāli super skats, ja tu jūs redzētu to, kā cūka skrien, suņi skrien pakaļ. Gati, nāc ātrāk! Ātrāk, Gati! Ieslēdz pātrināto! Viņš griežās pa labi, tā kā uz mūsu pusi, bet sunis vienalga tur skrien pakaļ. Ārprāt, kur tas Gatis ir aizlīdis kādā čuhņā. Nāc ātrāk šurp! Reku, viņš tur ir uz lauka! Ārprāt, cik labi var redzēt, draugi! Nereāls skats, adrenalīns. Es noskaiju kādus 2,5 km līdzi tam visam, lai redzētu to skatu, kā skuņi skrien. Gati, ātrāk! Reku var redzēt, kā viņš tur iet, viņš nekur nepazudīs. Kur tu, Krista, esi tajā? Ir, te patās. To saku. Zamāk nebrauc apstājot. Ir, te patās. Reku, te patās. Viņi pa tiem kokiem tur. Tā ir tehnoloģiskā zitī. Davai, ņem. Vējš no tās puses viņš mūs nesodīs. Saņem štoku līdzi. Ņem štoku līdzi. Te patās, te šitās puses kokiem viņi ir. Gaķa, kur ir Gaķa, labs šāviens, bļaļ, Gati. Viņš nāk uz šeiem. Ņem štoku. Bļaļ.
Pasties, stop. Bet viņš nepāraus pāri tūlītās. Bļēt, ka viņš pāraus pāri. Es to saku, Gati vajag, Gati! Viņš peld, bet tu trāpīs uz tā lauka, varēs paraut? Nu, viņš peld pa upē. Kaut kur viņš izlīdzīja. Es esmu Sanču Pansa. Varbūt viņš te upē ir. Tā ir drāma. Būs vai nebūs atrisinājums. Reku te pa krūmiem iet. Viņš te pat. Reku otrā krastā. Gačā. Tagad tā ir. Nē, nav garām. Vēlreiz. Gati vēlreiz. Nē, ir. Nē, skrien. Gača tagad labs. Nebēc viņam trāpi. Nekas, davai. Šērā! Reku, viņš tagad gača, bļeļ. Vienkārši ideāli. Tagad. Šērā! Bļeļ, nav garām. Bija labi šāvien. Nu, davai, gačeku vēlreiz. Ejam. Davai. Štoks. Suņi. Šērā! Pagaid, ne. Pagaid, vēl ne. Nē, lūdzu, nē. Vēl nevar. Šērā! Tagad. Nē. Tagad nē. Gaidām. Paskanē vēl uz priekšu. Tagad. Ir. Gača ir. Tas ir atrisinājums. Viņš peld uz šito krastu. Gati, viņš te patās peld uz šito krastu. Gati, ņem. Viņš te patās peld pāri. Viņš tūlītās būs. Reku krūmos, reku nāk. Tu pat pilnīgi varēsi tepat. Šērā! Reku viņš nāk. Reku viņš priekšā pa krūmiem. Reku. Tas ir suns. Reku, tu esi lielais nāk. Reku, paga. Šo dabā, piešās. Reku viņš nāk. Reku viņš ir. Reku. Šērā naču! Ir. Nē. Šērā načurp. Šērā, načurp. Šērā. Viss. Āmen! Vēl iet. Bet viss. Šēriņa malac. Viss. Labi, lai pastrādā. Jā. Labi. Nevajag baidīties vēl. No sākuma līdz beigām viss atrisinājums. Tas ir maķorijas kaut kāds. Kā var izdzīvot tik daudz šāvieniem? Nu, cīnītājs, klausies. Tas ir cīnītājs. Malac, šēriņ, malac. Divreiz trāpīt. Jā. Kājā. Nus! Ķermeni. Nus! Nu, davai, vienreiz, vēlreiz. Un viss. Un āmen. Nē, viss nav Viss, jā? Labi. Viss. Baigi lielais nav, bet nu ir cīnītājs. Šērā nost! Viss. Paldies. Nu, priekšnieku vietnieks apsveic, tas bija riktīgs, epiks stāsts no sākuma līdz beigām. Tas jau pateicoties Arnim. Bļojens, tas ir kaut kas. Es jums saku, tas ir kaut kas baigais. Šēriņ, malac, viss. Viss noķēri, jā. Malac, jā. Malac. Ai, laba meita. Malac, jā. Nav satraumēsies. Nav. Nu, laba meita, un jā, tu malac, šēriņ, tu noķēri, jā. Tu turēji, tu noķēri 3 kilometri šēriņ, malac. Iedomājies, kur viņam pirmo iešāv pa skaustiņu. Es redzu, jā. Malac, šēriņ, malac. Zvērs cīnītājs, respekts viņam, bet medījums paliek medījums. Skaisti. Paldies, večuk. Tas bija labs cīniņš. Paldies mammai tavai. Paldies Cukrausim un šiem lieliskām piedzīvojumiem. Tas bija
Riktīgi. Suņi malači noturēja. Visu suni. Noturēja, saku, 3 kilometri. 3 kilometri. No masta sākuma līdz mazliet 3 kilometri. Labi! Tas ir viss. Paldies visiem! Jā, pasākās Neģim. Neģi, Valērijam, Vilmāram no Pāvilostas. Viņi tev atsūtīja. Paldies, Viņi esot tavu vēlākie Pāvilostas sekotāji. Tu pasaki, kad Arnis atbrauks ciemos, pastīsimies, kas viņam tur ķerās jūrā iekšā. Jā, saka super. Saka super. Pēdējām notīm šefs mums kaut kā atkal uzbrūvē garšīgu. Un smaržo ļoti labi, ja jūs zinātu, ņem, kaut kas tur taps, jā. Un uz tādas uguns. Ņem. Paldies, ka noskaties. Saka, šefs saka, ka ir gatavs. Viss mēs tūlītās varēsim. Kā krievi saka, осязать это все прекрасное, невероятное, вкусное. Paldies, šef. Tas ļoti izskatās garšīgi. Šefs mums ir Sandijs. Tas ir bez viņa vispār šeit nekas tāds nenotiekās. Ja taisa priekšnieks, tas pačušties, viņš sūdīgi taisa. Sandijs taisa garšīgāk. Ņem. Nu ko, tad baudīsim vakariņas mednieku lokā. Ņem. Paldies, ka noskaties.